Sveiki visiem! Mēs esam ciemos pie Jankas. Šeit gan istabaņā palika. Nebrauks, mēs dosimies uz Petronas torņiem. Tā sanāk, mēs tur dzīvojam Gandijas pašā augšā. 34. stāvā. Kāds vienkārši pasagaidz augšā. Nu? Mēs iegādājāmies simtkatītes, beidzot. Laiku bija kādas problēmas, pagarināt tur var, nevarēja noskanēt pasti, pēc aizgājām pie kādā vietējā, viņa mums izdarīja. Tur bija kaut kā jāatzina, jāatsūta bildes. Labi, mums ir internets, tagad sagaidīsim grabu un laidīsim projām. Grabs maksā kaut kādi 5 eiro, man liekas, līdz tam torņiem jābrauc kaut kādas 15 minūtes vai 10 minūtes kaut kā tā. Davai, gaidam grabu. Nu ko, grabiņš atbraucis? Laikam projām. Hello! Neko, jā. Vai tiešām nav iespadīgs skats? Mēs tagad dosimies uz otru pusīti. Tur esam kaut kāds parks. No tā parkas ir ļoti skaists skats. Tur bija pārāk daudz cilvēku, tur jau vajadzētu atnākt kaut kādā, nezinu, varbūt tā nekad nav, ka tur ir kāds brīvs brīdis. Iesim uz turieni un skatīsimies, kas tur sanāk. Cik tālu jāiet? 5? 5 minūtes. Ideāli. Jā, šī ir ļoti iespaidīga vieta, bet te jāatnāk tiešām vakarā. Kad ir milzīgi eglīti, tad droši spīdētu. Paši torņi spīdētu. Pēc atbrauksim noteikti parādīsim jums, kā izskatās vakarā. Piemontēšu kādu video, lai man jāteic speciāli 2 video no šās vietas. Jo tāpat neinteresē parasti. Es vienkārši pa velklakam cenšos. Tas vairāk priekš manis pašam. Man patam patīk pašam paskatīties, kur esmu bijis. Un tā jau forši. Tā mums plāns aizvilties līdz Menara tam tornīm, uzkāpt augšā. Domājām, paņemsim mazāko šorkatiņu. Beigās tā iečakrājāmies, es vispār nezinām, kur jāiet. Sanāk 2 reizes ilgāk iet nekā būtu apkārt gājuši. Milzīgs shopping centrs, ļoti milzīgs. Nu, kurš bija vainīgs? Pat taisno ieti. Gan jau kaut kā tiksim ārā. Mazliet pamaldījāmies, bet apkārtējot būtu sanācis krietni ātrāk. Pēc nepilnas pusstundas gājiena esam klāti. Turpat ir torņi. Kur ir tā kafejnīca. Tiem, kam baigi augstums, domāju, tur nav īsti ko darīt. Ja mēs skatīsimies. Kaut skatījāmies internetā maksāja 2,50 €, lai tiktu augšā. Tūlīt skatīsimies, kas tur ir, kas tur nav. Kā atkal būs veca informācija, droši maksāsim bišķi vairāk. Tā iegājām iekšā un secinājām, ka ir krietni dārgākas kā internetā. Rādīts vecā ziņa kaut kādā informācijā. Tad mēs mēģinājām nobukot online, tad sanāk pa kaut kādi. Sanāk drusciņ lētāk, kādus pāris eiro ekonomēt. Bet, lai kāpt augšā, vismaz ap 30–40 eiro jārēķināt kopā. Atkarīgs no pakas, ko tu vēlies. Mēs izdomājām, ka šodien ir tāpat tās lietas būs. Un vakarā būtu pats skaistākais, ja ir vēl krēslā ārā, kad saule spīdētu. Tā kā mums tev daudz dienas palikušas, mēs nāksim droši vakarā. Nav jāgais aiziet uz tādu skatīties uz palēku pilsētu. Nezinu, kā kuram, kādam varbūt patīk tāds skats, mums ne. Tā kā iesim uz tagad uz Chinatownu, sameklēsim kaut ko pārēsti, jo esam izsaukuši nosvarīt kā cūku esmu. Dosimies tur un kaut ko sameklēsim. Pēc pusstundas gājiena esam šeit. Izskatās tiešām kā Ķīnā, pilnīgi savādāk. Tā nekā nav, vienkārši iela noslēdzās un sākās viss tas. Šeit var nopirkt jebko, ko tu sirdskāro, visādu brendu. Viss atdarinājums, nezinu, kvalitāte gan jau kā ir briesmīga, bet kādu brīdi arī paši kaut pa lēto.
O, jā, kurš grib pedīju nopirktī? Kādiem aizsūta, ne? Mēs meklējam, bet baigi pājās gribas, ļoti gribas aiztīt. Tam šmotkām tāpat nav jēgas, tikai vietu aizņem kvalitatīvu, nekā tā kaņo nav. 10 jau nedabūšu. Lai veicas, nokaitināja jau tanti vienreiz. Tajā īsajā brīdī es pat paspēju nokaitināt pārdevēju. Cena bija mistiski liela, bet es paliku pēc 10 eiro. Neatlaidība atmaksājās. Nerunā mani. Es saku, nokaitināja. Pats izņemt nevar. Ko ten? Jā. Auka. Opening. Au. Ok. Šī gan ir dusmīga. Yes, pancake. Mēs pa 6 eiro. KFC ienācām, nu nav, protams, tā kā pie mums, bet kaut kas jau te ir. Frīči izskatās pārvārīti ritīgi. Kaut kādas, nezinu, kas dzērienu. Fanta? Strawberry Fanta. Bet cukura šāviens. Labi, mēs paēdīsim un tad nezinu, ko tālāk darīsim. Tā, lai sērija nebūtu īsa un neliktos garlaicīgi, es pieliku klāt nākamās dienas piedzīvojumus. Šodien mēs dodamies uz Batu Cave templis, jā? Jā. Uz templi dodamies. Šitais mūsu foajē. Nezinu, vai filmēt vai nevar. Tā kā sagaidīsim tad grabu un dosimies. Maksā kādi 5 eiro brauciens. Jābrauc 15 kilometri. Tā grabs ir ļoti lēts. Reizēm aizbraukt uz centru pa 1 eiro. Forši. Vai ko gaidam? Diena šodien izskatās ļoti skaista. Te ļoti bieži sanāk, ka lietas līst. Bet, nu, šodien izskatās ļoti superīgi, tā kā dosimies turieni. Pat viens mērķeķis. Kad viņi baigi jāuzmanās, viņi baigi somas laupot. Nu, ja kaut kas vaļā vai ko, viņi reiz izdarā visu ārā. Vai kur ir mazie zaglēni? Vai kur ir kaut vēl viens zaglēnis, tas jau bija lielāks. Kaut ko ir nozadzis. Ko labi, dodamies augšā. Nezinu, ir dīvaini, ka te pa diviem nevar iet. Pa šitiem te, bet tikai var iet par to vienu. Ieejas biļete nekāda nesot. Ko super, dodamies augšā. Tev bailēs? Galvenais netuvojies viņam. Jā, viņi jau paši nav. Somaros ārā. Jāsakās no mugurpuses. Viņš nenorāk somu. Šo visiem pētiet, tev vienai priekšā redzējāt. Gribētu tik izdarot somu. Viņš nāk, Miko, tev virsā. Veids! Trepas gan ir sāvas, ja godīgi. Ļoti grūti kāpās. Sabojās. Nu, tu viņš jau tev neko nerauc ārā, tas sargi telefonu. Jau nozaga. Tā, pirmais zadziens jau bija. Tā kā viņi domā, ka kaut kas maisiņ iekšā reiz nozog. Tā kā labāk neko liekas kustības nedarīt. Mēs beidzot esam augšā. Esam pašas ieejas. Viss izskatās dodži. Man nekad nav patikšās klintis, jo viss stāv uz puņķiem. Ja tāpēc kaut kāds gabals nokrīt. Paldies, beidzies. Nu ko, dosimies iekšā? Izskatās jau grandiozi. Miku, nu? Kur tik ilgi?
Ar mērkaķiem kilo? Kilo? Čilo. Es to saku, ka bīstami. Man nav patikušas tādas vietas, bet labi. Slavna vieta jāatbrauc ir. Redzēšu to pašu spīķi tādu. Tur nekā neturās. Internetā pareizi arī bija rakstīts, tad vienkārši roši pēc kaut kādas sausās atajies. Nezinu, tas ir ūdens sastāvējais vai kā. Ļoti traki smirda. Skaisti saules arī nāk iekšā. Skaisti, vai ne? Jā, tik nebūtu tās smakas tā. Spārņi laikam mums ir pakārta. Halās jau dzīvos tik spārņi. Tur vienkārši nevar tā teikt, bet tā ir pārāk daudz indiešu, tāpēc te tā ir. Man liekas, viņi ir tādi netīrīgi. Pazies, te pilns viņi ir. Janka jau teica, ka tā būs. Tas skan visu laiku pastieties, vienkārši kaut kādā dīvainā vietā gaļi dzīvo. Bāles var klātieti. Pilns viņi ir. Varbūt viņam vietējā kūts ir kaut kas tāds. Un te aiziet nākamie pakāpieni. O, šitā jau slapšs ir, vai ne? Oi, bet cik skaisti augšā ir. Tas arī kaut kas tāds man patīk. Zinām, visi tā fočājās kā dulli, ņem bildes, liek kameras. Nu, nekāda tāda nav, ne, lai baigi bildētos. Varbūt, ja tas ir tos pirmais ceļojums, tad jā. Bet, nu, man neliekās, ka nē, ir jau skaisti, protams. Tas dabas fenomens, bet... Bet tad ņem tos un bildēs katras stūres, pat nezinu. Un pirmkārt ir kā apkārt 100 cilvēki, kādas reāli tev bildes var sanākt. Te vismaz ir vēsāks, gan mugura slapā galīgi. Tā kā nelikās, ka mēs tik ātri iziesim te. Vakarā laikam brauksim atkal uz to Petronas torņiem, bet nu tālāk, kad vakaris būs, kad gaismas sadegās, jo pa dienu nav tur nekāda skata. Ir jau forši, bet viņas lielas. Bet vakarā ir tas, ka tur viss izgaismos un būs krietni savādāk. Ko jādodas lejā? Nu, ko šī tā ir apskatīta. Ķeksīti var ievilkti. Vai ne? Dosimies atpakaļ? Tāda bildu uz tam rona. Kas te? Tam krāsainajām trapēm jāpamēģina kaut kas otrs. Nu jā, tur jāpamēģina atšķirt labu kadru. Viņa jau nesanāk. Tā nav iespējami, pasaka tur cilvēku vēl. Kaut ko jau var. Un tad tā normāli izskatās no šejienes, vai ne? Tā, bišķi savādāk jau atpakaļ. Bet, jā. Ir mērkaķa. Viss vienkārši ir ņuļi. Jēzus, cik viņi tur ir. Visi kā plējā kaut kā tīk. Bailes jau? Jā, izskats, ka viņi nāk. Pusdienlaiks viņiem jāiet ātrāk projām. Pasies? Ew. Taču visi skrien virsū vakur. Jā, ja ātrāk mēs pūlis atnāc, tas nav pats, cik viņi tur ir. Tad jābeig projām, tiešām uzbrūk. Jēzus, cik daudz te viņu ir. Tikko kaujā zivī. Blīn. Tā kā sīkajiem somazogi. Te kaut kur nozaga. Man nav nekā kabatās. Ko nozaga? Nav kaut kā sāna kabatās nekā. Viņi jau zina, ka somos muguras, viņi jau nav tik stulbi. Galvenais ir netikot jau virsū. Nu kā, nu jā. Skaties, ka no tās puses neuzbruk no krūma puses. Tā viss no mēs esam tagad vieni paši te. Galīgi nav labi.
Labi, šajā pusē nav ejamā. Ejam. Pagaidām nav. Šajā pusē viņi ir vairāk. Ja viss no mums neaiziet muguras sanāk, mēs varēsim foršu bildu uzņemt. Ejam ātri leju. Pankā svīst, paurīs tek vienkārši. Man tev tek? Iedomājies, ik reiz man. Viens otram arī. Redzēji tos spīd? Jā. Viens košs vandāja, zini kā košs? O, tur kaut kas baigais. Sakāvās. Ik reizīt vērtiķis. Es vēl nebiju bijis tā, ka vienkārši pilns viņi ir. Bija redzēti daudz. Mums te vienā reizē bija, ka braucām uz kaut kādu atpūtas vietu, uz kaut kādu milzīgu kazino, un tur bija spoku tie te hoteļi. Plēni tur bija tādi mērķi, tā kā proteīna sarījušies un steroīdus. Vienkārši muskuļu kalni, mēs tur vienkārši smējāmies viņam. Iedod tās laikās virsū, tad reiz labāk somā dod. Pašlaik mums veicās, neviens pēcis nav uzbrucis. Nu jau drīz būsim lejā. Sveiki! Dzīvi un veseli. Mērkaķa bars. Tā saka, čista mērkaķa bars. Ārprāt, tik daudz vien tur ir. Labākā vieta bildē, man liekas, ir tepat. Labi, tur ir tās konstrukcijas viss pārējais, bet ja tu augšā skaties, tur sanāk tā, ka tu trepesi slīpi un tu neredzi ne krāsu, neko. Tāpēc skatos visi bildējā šeit. Nu, ko mēs arī uzdevām skaru bildī un dosimies uz mājām. Tā vien bija? Čiks, labiks. Tā arī beidzās mūsu šitais mazais brīdis. Likās, ka aizies baigi daudz laika. Izrādījās īstenībā žvīgs, žvākt un viss ir izdarīts. Atcietījā? Nē, vienkārši nav tādas. Mēs tam meklējam, ko lai nopērk krūzi. Vinetē tās hobijas no katras valsts. Atrast krūzi mājās. Nu jau, cik tev tur ir diezgan, vai ne? Jā. Tā kā pēc šā ceļojuma būs pilns koferis ar krūzēm. Es nezinu, es vienkārši krāju lietiņas kaut kādas. Ar ko man atstājās katra valsts. Izsaucām Uberītī. Pa 6 eiro līdz mājām. Kopā tur papakaļ desnieks aizgāja. Normāli īstenībā, man liekas. Tā kā bliežam man mājās. Hello! Cik labi kondiška ir, vai ne? Oh, yeah. So good here. Man atūj karsti. Ienācam KFC pārēst, lai nav jāstāj pēc tās paunas līdzi. Tepat pie autoras ir KFC. Iedīsim kaut ko. Padarīšu tavu darbiņu, kamēr tu iedarbini. Labi. Labi, ka vismaz skaistākā vietā, jā. Nu, kaķēni, brauksim vai nē? Nē. Ko tad? Pasaka, kas man jāpasaka. God pirmīt man teici? Tā, šo skaisto vietu sauc Tanjung Rhu Beach. Gribētos valiņu, bet man diemžēl ir klepas sirps. Plasmasas pudeļa? Nu jā, plasmasa. Īsmā garšīgs. Cik daudz visādu palmu. Vienkārši ideāli, ka svaigi nokritis. Dzirdat? Mums no mājās maks 2 stāv. Vēl kaut arī pāris pie mājas saslēpti. 4 dienām pietiks. Tā viens saka, neģēlies plosam izkastē. Kas tā tur ir? Ja arī tev kaut mazliet patīk mūsu ceļojumi, droši nospēd pogu piesakot, podziņu laiku un tiekamies nākamajos piedzīvojumos.